daļas viņa evaņģēlijam, un katrai daļai ir, viņš ir pielicis klāt vien mācību gabalu, Jēzus līdzības vai mācības šajās 5 daļās. Un tagad mazs tāds jautājums, vai jūs varat iedomāties, no kurienes viņš ņem to ideju par 5 daļām? Kāpēc ne 6 daļas, vai 8 daļas, vai 10 daļas, vai 12 daļas? Kāpēc 5 daļas? No kurienes viņam nāk šī ideja par 5 daļām? Stor 5 mūzes. Jā, 5 mūzes grāmatas. Un ne tikai viņam ir, viņa evaņģēlijs veidots pēc 5 mūzes grāmatām, viņš pat zinām vērā iezīmē Jēzu kā otru lielāko mūzu. Un, piemēram, neiesim detaļās, ja mēs šokar nepētam viņa evaņģēliju, bet es tikai gribu jums atgādināt pie viena no slavenākām daļām, kas ir Mateja evaņģēlijā, ir saucamais kalna sprediķis. Un tas ir 5. nodaļā, un tur ir teikts, ka Jēzus uzkāp kalnā un sāk mācīt. Un tas, protams, atgādina, ka Mūzes uzkāp kalnā un saņēma baušļus un nes šos baušļus savai tautai. Un Jēzus arī uzkāp kalnā. Un kāpēc es saku? Kāpēc, mēs varētu teikt, bet varbūt, ka Matejs šeit vienkārši attēlo, kas reiz Jēzus dzīvē notika. Viņš uzkāpa kalnā un mācīja. Bet man jums jāatgādina, ko es esmu jau citreiz teicis, ka neviens, lai tik dzirdēts, nekāp kalnā. Ja jūs gribat uzrunāt lielu pūli, jūs pūli liekat kalnā un paši stāvat lejā. Jo, ja jūs uzejat kalnā un stāvat, un pārējie klausītāji stāv lejā, jūs balsiet visiem pāri un neviens jūs nedzird. Un tāpēc baznīcas, kurās ir visi šie augstie kancels, ir pilnīgi akustiski muļķības. Viņas ir aplams. Neviens nedzird, kad iet pāri. Protams, šais lielās baznīcās ir ļoti liels atbalsts un tā, un tad varbūt tas tādā veidā nesās. Bet patiesībā akustiski tas ir aplam. Akustiski tas ir atžgāns. Bet visi teātri arī mēs pašai darīkot, viņi jūs paaugstināt. Kādi bija oriģinālie teātri? Amfiteātri. Jā, Operā jau arī otrā balkonā labāk ir. Tieši tā, redz. Svarīgākie cilvēki sēž otrā. Pirmā balkonā tur priekšā. Nacionālā teātra otrā balkonā ir students to pārliecina. Un, piemēram, ka mums te ienāca Anglikāņu baznīca, kad es atnācu, tad šeit bija, protams, tas studentu disko un skatu. Un tā ir, ja jūs gribat zināt, cik augsts viņi ir tieši tur, kur ir ērģelis. Jo, kad es atnācu, tā ir nedēļā, kad es ierados šeit Latvijā, no Amerikas... Ērģelis bija aizkrāmēts ciet vispār, vai tad? No Amerikas atnāca sūtījums ar ērģeliem un 5 vīri, kas viņu montēja. Un es biju tikko ieradies, un tie vīri ieradās vienu rītu un teica, mācītāji, kur mēs liekam ērģelis? Es saku, kāds ērģelis? Un tur stāva lielais furgons no kuģi, pat nobrauc ar ērģeliem. Un tagad es teicu, cik liels ir tās ērģelis, un viņš man aprakstīja, un es konstatēju, ka arī tikai, jo būtībā tam ērģelim bija jābūt balkonā. Tas ir, kur ērģelis, tas ir balkona ērģeli, ir priekš ērģeliem. Un tur arī bija ērģelis savā laikā. Ko? Vēsturiski. Un tās ērģelis kaut kur, es nezinu, Saulkrastos vai kaut kādā baznīcā ir vēl kaut kā šīs mūsu ērģelis. Senās. Tāpat kā mūsu altārs ir kur? Toņkalna baznīcā. Bet kāpēc, ja viņi zina, ka tas nav viņi, kāpēc viņi jādod? Vienā brīdī Juris Rubens bija pasūtījis jaunu altāru, un viņš man pat rādīja to, mākslinieks šeit Rīgas Vecrīgā bija izveidojis milzīgi lielu Jēzu, kas ar tādu klēpi, kur būtu tā altāra daļa, un tad viņa valde to noraidīja. Daudz moderns, jā.
Jā, pa daudz dārgs un pa daudz moderns. Un pa daudz liels. Un tā viņi palika pie mūsu, bet ja jau mēs uzstāt, mēs jau viņu dabūtu atpakaļ. Bet starplaikā, to altāru vietu, es izvietoju ērģeles. Man bija alternatīva, es varēju viņus sāniski ielikt labā vai kreisā pusē. Teiksim, vienīgā vieta, kur bija kreisā pusē. Un tad tā draudz visu laiku skatītos uz ērģelēm šeit kreisā pusēs uz sāniem. Man tas likās tā neestētiski. Un tad es viņus noliku tur, kur viņas tagad ir. Bet tā platforma ir tajā līmenī, kā bija RTU disko. Pareizi, ja tu tā saki, tad bija tāda skatu. Tur bija tāda skatu, viņa bija tā ļoti augsta. Un tad es nodomāju, ka tas izskatās strūli, ka mēs visu laiku skatāmies uz tādu skatu. Tad priekšā bija galds. Tad es panācu, ka draudz bija mieru uztaisīt to patreizējo platformu ar tādiem pakāpieniem. Bet es nevarēju vairs tās ērģeles nocelt nost, viņas bija tur, kur viņas bija. Un tad viss, ko es varēju darīt, ir atstāt ērģeles uz tās augšējās platformas un tad no tās veidot šos pakāpienus. Bet jūs vēl varat aiziet apskatīt, cik augsts bija tā platforma. Tā bija skatuve. Es saprotu, tagad es visam biju aizmiršus, jo, laikam, šis ir organiskāk. Es biju arī tad, kad klubā es biju, bet tagad, kad tu saki, tas tiešām tur. Viņš arī viss izskatījās tur diezgan nožēlojami. Viņš bija tāds pelēk, tāds mazs, tur augsts. Un es tomēr vienmēr domāju, augsts. Ko tur var dzirdēt no šitā augstās platformas? Redzēt var. Ko? Bet redzēt var. Jā, pilnīgi pareizi. Excuse me, are you going to say why he went to the mountain and nobody could hear Well, him? because he's the second Moses. He did what Moses did. Went up to the But mountain. he went down and talked to the people. No, Moses. Yeah, But he brought the law from up above. Yeah. But And Jesus he brings the talked law to from God up above. there. But he brought down the tablets. And But- Jesus brought his teaching from the mountain. That's the But if idea. nobody heard him, Well, that's It's too not that's too practical. This is all symbolic. Okay. You've got to accept the symbolism. Yeah. Okay. Paul. Don't be so Particular. particular. Bet tas viss ir, lai pateiktu, ka Matejs ir sakārtojis savu grāmatu 5 daļās. Izveidojis ļoti lielu mācību daļu, Jēzus mācību daļu, kas nav, piemēram, Marka evaņģēlijā, kas ir pirmais evaņģēlijs. Un viena no šīm daļām ir tā mazā sadaļa, ko mēs šokar lasām, 13 nodaļa. Bet es tikai skatīšos uz nedaudziem pantiem šai nodaļā, līdzības, kuras mēs pazīstam, bet man viņas ļoti patīk, un tāpēc mēs visi cietīsim līdz manai patikai. Cietīsim līdzi, kas Suffer along with. What should we suffer? With my joyous, knowledge. with my choice. 13. nodaļa Mateja evaņģēlijā ir kurā? 17. lapas pusē. Chapter 13. A lot of little parables. Yeah. Tā, 18. lapas pusē, 36. pantā. Nē. Nē. 44. 44. Kāpēc esmu ierakstījis visus? 44 to 46. Just those three verses. Tā, 3 pantiņi.
19. lapspusē, 13. nodaļa, 44. Could I just ask you, Yes. is it missing there too? Jā, There- viņai nav 46. panta. 46 is not there. Is it the same in your? No, you have 46. Okay. Small print. Oh, yeah, there it is. Ah, jā, jā. It's okay. We have it all. Nothing is wrong. Tā, piedošana, es izņemšu to ārā. Tā, es tad nolasīšu. Debes valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un priecādamies par to, noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Vēl debes valstība līdzinās tirgotājiem, kas meklē dārgas pērles, un atradas vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Šos 3 pantus. Tu darbini to. Tas bija. Tu viņi darbini, tev bija. So, līdzības. Līdzības ir par mūsu dvēseles dzīvi. Tas ir, ko dvēseles līdzības atspoguļo kaut ko svarīgu mūsos pašos. Un līdzības ir tas ļoti smalks instruments, jo ar tām mēs tiekam sev klāt. Mēs citādi netiekam sev klāt. Mēs nevaram, piemēram, ja jums tā jādomā par sevi. Kā es par sevi domāšu? Es nevaru iesākt. Es pat nezinu, kā man būtu jādomā par sevi. Ko es uzskaitīšu kaut kādas īpašības. Es pat nezinu, kādas īpašības. Ļoti grūti mums domāt par sevi. Bet ar līdzībām mēs tiekam sev klāt. Mēs tiekam sev klāt. Un līdzības ne tikai ir par mums un par mūsu dvēseles dzīvi, bet arī par mūsu dvēseles jēgu. Par jēgu. Par nozīmi. Un Jēzus saka tā, debes valstība. Es ceru, ka tas nav jāsaka, bet ļaujiet man tomēr to pateikt. Debes valstība nav kaut kas pēc nāves. Vai kaut kur kādā citā pasaulē, vai kādā uz Mars, vai aiz šīs visuma, vai debes valstība ir, kā Jēzus saka, atkal un atkal jūsu vidū, šeit pat, tieši te tagad. Debes valstība nav kaut kas aiz saulē, citā dimensijā. Debes valstība ir šeit, tieši tur, kur mēs esam. Un tas, starp citu, uzrādās tajā, ka, ja mēs paskatāmies, kas te notiek parastas lietas. Cilvēks atrod, cilvēks paslēp, cilvēks priecājās, cilvēks pārdod, cilvēks pērk, tirgotājs meklē pērles, viņš ir gatavs visu atdot, ka viņš atrod kaut ko ļoti. Šeit ir tāda parastā dienišķā noris. Un ja mums vēl ir šaubas par to, kas, piemēram, debes valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, tad paskaties 38. pantā, kur Jēzus mums dod paskaidrojumu vienai citai līdzībai. Viņš saka, paskatiet 38. pantā, tīrums ir pasaule. Tīrums ir pasaule. Tā kā šeit nav kaut kāda mistiska dimensija vai kaut kur. Te ir runa par mūsu pasauli. Par mūsu pasauli. Un šīs Jēzus līdzības ir pateikt šajā pasaulē, ka ir kaut kas, kas ir augstāks, nevis zemāks.
ir kaut kas nozīmīgāks, nevis bezjēdzīgāks. Ir kaut kas ar dziļumu, nevis tikai ar kaut kādu pliekanu virsmu un līdzenumu. Ir kaut kas vērtīgs, nevis vienkāršs un ikdienišķs. Ir kaut kas pilnīgs, nevis gabalains vai sadrumstulots vai bezjēdzīgs. Tātad Jēzus ar šiem vārdiem, kad viņš saka debesu valstību, viņš runā par šādu apstākļu, ka ir kaut kas nozīmīgs mūsu dzīvē. Ne kaut kur citur, bet šeit. Nu, tā problēma ir, ka mēs esam rietumos tā notrūlināti, ka mums ir ļoti grūti ticēt, ka ir kaut kas vērtīgs. Mēs lasām mūsu muļķa žurnālus, muļķa grāmatas, muļķa avīzes, skatāmies muļķa televīziju, runājam mūsu muļķa pļāpas, un beigās mēs esam nonākuši pie mūsu pliekanības, ka nekas jau nav, viss jau ir tāds parasts, un viss ir bezjēdzīgs, un viss ir vienāds muļķīgs un nesvarīgs. Un tāpēc ir Jēzus mums saka, viņš grib runāt par debesu valstī, bet tas jau nav tikai mums, tas jau nav it kā mēs būtu kaut kā citādi cilvēki kā Jēzus laikā cilvēki. Mēs to tūlīt redzēsim pašās beigās, ka tas tā nav. Cilvēki vienmēr ir nodarbināti ar savu pliekano ikdienu. Man šodien ar studentiem bija runa, un mēs tā runājam par ticību un dievatziņu un apziņu. Un tur viens students man prasīja, bet vai tas nozīmē, ka tikai dažiem ir šī apziņa par dievu un par ticību? Un man tā jādomā, man jums jāprasa. Kāda ir tā normāla apziņa? Kāds ir mūsu normālās pļāps? Jūs esat šeit. Jūs esat elīte. Jūs esat izcili. Bet padomājiet par to pliekanību, ar kādām mēs dzīvojam. Par kādām lietām mēs runājam. Ka man jāiet ir uz kaut kādām pieņemšanām. Tas ir lielākais pārbaudījums, lai mēs tukši pļāpāt ap kokteļiem. Ir jau pieņemšanās arī paši cilvēki. Tad es paņemu vienu foršu cilvēku, nobraucu malā un ar viņu terzēju. Bet ja man jāgrozās tur tādā... Tad mēs piekdien neiesim. Kas tur ir piekdien? Pie Brauna un Mieriņa. Pārbaudījums. Pārbaudījums. Es nezinu, kā jūs jūties. Es jūtos... Man šajā gadījumā cilvēki, kas nav Latvijā, vienkārši viņus satikt. Kas nav ilgi satikt. Bet tas ir citādi. Mēs gribam viņus satikt. Viņi mūs draugi. Viņus satikt, jā. Bet ka man jāiet ir uz kaut kādiem formāliem vakariem. Priekš kam? Neiet nevar, jo apvainosies. Jā, man jābūt tur, ja man samats tā prasa. Bet mēs visā dzīvē tā esam. Cilvēki sanāk. Padomājiet, ka ja jūs gribētu iesākt par kaut ko nopietnu, vai cilvēki tūlīt nesaka, nepaliec nopietnas, nerunāsim par nopietnām lietām. Kāpēc tik smagas jautājums jācilā? Tas nopietnās var atrisināt, jāiedinājušies. Redz, patur šo domu, Dagnī. Kā tā bija lielā doma? Tā doma bija, ka šie jautājumi ir tik sarežģīti, ka par viņiem nav vērts runāt. Un ka cilvēki negrib tāpēc ieiet, jo tur nav ne malu, ne galu. Tagad tieši tava ideja ir tā, kas ir ļoti vērtīga. Jo tieši par to ir runa šeit. Tieši tas, ko tu teici. Jo 44. pantā debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai. Paklausties. Jūs visi esat uzauguši ar pasakām. Es esmu uzauguši ar pasakām. Man mīļākā literatūra bija pasakas. Viņas skaisti beidzās. Viņas viss skaisti beidzās. Jā. Tikai Andersonam ir tāds skumjš. Bet man patīk pasakas.
Kad bērnam iesēžās tā sērkociņu pārdevēja un ir iesēdusies, ka viņi nomirst. Kas tā tāda? Es tādu vispār nezinu. Tāpēc tu tur mierīgi dzīvo, saproties. Man ir kaķīši dzirna, viņas man Arī tās ir ļoti skumjas. Jā, man īsti. Es jau jums pagājušajā teicu par to, kur tām līzīt Sandra bija stāstījusi par mani, par tām pupiņām, kur kāds bija paņēmis un līzīt. Sās vēlreiz par to puisīt, par tām pupiņām. Lai viņas visu varētu raudāt. Tā kā. Bet visās pasakās ir, ļoti daudzās pasakās ir tieši dārga manta paslēpta kaut kur, vai ne? Viena no manām mīļākām pasakām, es vairs nezinu, bet jūs viņu atceraties, tā ir tāda īsa latviešu pasaka un viena no skaistākām pasakām. Nē. Nē, bet ir tā, jūs man pasakiet, kas tā ir pa pasaka, kur ir 3 māsas, un viņas iziet pasaulē, un tur viņi satiek večiņu. Un tā večiņa saka, meitiņ, nomazgā man. Kas tā ir pa pasaku? Tā ir brigadieris pasaka mājumpai. Tā ir brigadieris. Tā ir no mājumpai. Nē, mājumpai ir 2 māsas. Bet 3 māsas. 3 māsas nekur nav. Vienmēr ir čaklā vārenītu un Jā, 2 Jā. Parasti latviešu pasakās ir 3 tēva dēli. Tas ir no brigadieris. Šmija. Nu, gan jau tas aizsākums ir kaut kur aizsties kādā latviešu pasakā. Nē, bet parādās brigadierē. Mājumpai ir šī dēļ. Bet viņi tā dziļāk paņem nevis. Nē, nu jā, un es kā bērns atceros, bet trakums. Es atceros, vai jūs arī atceros? Es atceros, ka Trauciņu viņai vajadzēja iztīrīt ābeles nolasīt. Nu jā, tik, kaut kas tāds. bet es atceros, ka meitiņa nomazgā un tur ir tās cietā birst. Jā, mājumpai ir viena ar akmeni. Un tās 2 tur ņēma ar akmeni. Divas tik vispār bija. Nē, tu bija 3 māsas. Bet tas arī ir grūtākais dzīvē gerontoloģija, ka grūtākā. Nu, ne jau gerontoloģija, bet šeit ir kā. Un es atceros, ka es domāju, bet vai, ja es būtu tā jaunākā māsa, un man viņi saka, nu paņem to akmeni un parīvē man muguriņu. Vai man būtu pietiekams sapratnes, ka es teiktu, ne ar akmeni tās nav jādara, lai gan viņi man saka tās. Vai man būtu pietiekami, vai mēs varam, lai varam to, vai man būtu pietiekami sapratnes darīt tā, kā tā jaunākā darīja. Aizgāja un darīja visu to, kas ir īsti vajadzīgs, ar mīkstu. Es nezinu, ko viņi darīja, mīkstu lupatiņu un pārcēlu, un kur viņi teica, nu atstāja man tepat pārvēl man, un viņi ņēma un aizcēla viņu un tā. Un es tā domāju, paklausies, kā tik gaišs cilvēks, ka viņš to saprot. Tu esi nopietni lasījis, es par to neaizņēmējies, es vienkārši sapratu. Bet es tā nedarīju, piemēram, es esmu nežēlīgā. Jā, šīs es nešu tādu. Un es biju satriekts. Es domāju, vai es varēšu, vai es redzēšu to situāciju, ka man jādara tā, un es nevis darīšu tieši tā, kā man liek darīt. Man liek darīt, viņi saka, dar tā. Jā, viņi prasīja. Tas nebija, ka tās māsas tur kaut ko paši izdomāja. Tā viņa teica, ņem meitiņu, tur ir parīvē man muguru. Un tā jaunākā saka, nē, tantiņa, mammiņa, es nekā viņu sauc, nē. Kur tur ar akmeni vai ar kaut ko. Es latviešu pasakās teicu večiņu. Večiņu, jā, nē. Bet viņi neteica večiņu. Māmiņa, jā, man nevar tā māmiņa. Nu, un debesu valstība ir tieši tāda, ka šajās vienkāršās situācijās mēs kaut ko pēkšņi negaidītu citādu. Un šīs pasakas visām ir kaut kāds dārgs, kaut kur beigās meklēts, atrasts, un ka to nav tik viegli tā uziet. Bet šajā līdzībā
te nav nekāda meklēšana, te nav nekāda pārbaudījuma. Ievērojiet, ka šeit ir cilvēks vienkārši ir tīrumā, tas ir viņš ir savā dzīvē, savā pasaulē, un viss tas notiek. Es gribētu, ka mēs fiksējam, ka vēlreiz, ka tā ir tas tīrums ir vienkārši pasaule, nevis kaut kādā īpašā afekta stāvoklī. Piemēram, nevis meditācijā, nevis dievkalpojumā, nevis lūkšanas laikā, nevis kaut kādā svētceļojumā, bet vienkārši mūsu dzīvē. Tas ir ļoti interesanti. Kā tas notiek. Nevis ar tādu kaut kādu neīstu vai tādu egzaltētu vai pacelt vietu, kur mēs tad esam tādā labā noskaņojumā, un tad mēs visu redzam. Nē, šeit ir vienkāršā dzīve. Tas ir ļoti raksturīgi Jēzum. Mūsu dzīve. Nu labi, un tur ir apslēpta manta. Nav teikts, kas tā manta ir, kas ir zīmīga. Viņa nav aprakstīta. Viņa vienkārši manta, ar to tiek saprast dārga manta. Kaut kāda vērtība ir apslēpta. Un kāds tur ir to paslēpis? Jo te ir teiks, viņa apslēpta, paslēpta. Apslēpta manta. Kāds viņi tur paslēpis? Viņi nav tur gadījusies, viņi tā, bet kāds tur ir viņi ielicis. Ir ļoti svarīgi, ka mēs to fiksējam. Un otrs, ka viņi ir vērtīgi. Kā mēs zinām, ka viņi ir vērtīgi, jo viņš ir gatavs pārdot visu, lai to nopirkt. Respektīvi, šīs divas īpašības tai mantai. Viņi ir apslēpti, tātad viņi nav tā, uzreiz redzam, mums nav pateikts, kā viņš viņu uzgāja, nav pateikts, kas tā manta ir, bet ir katrā ziņā tik vērtīgi, ka tas cilvēks ir gatavs pārdot visu dēļ tā. Un vēlreiz, paskaties, šeit nav nekāda īpaša darbība, lai viņš atrast. Es gribu to pasvītrot. Viņš atrada, uzgāja, gadījās, šeit nav kaut kāds apsolījums, nenāc kāds būrvis un saka, nu tur un tur ir manta un jums jāiet tur par. Tas vienkārši tika atrasts. Un Jēzus saka, debes valstība ir tāda. Vai nav jocīgi? Mums ir iekšā tāds ierakstīts diezgan dziļi mūsu gēnos, ka mēs domājam, ka mums milzīgi jāstrādā dēļ tā. Ka mums kaut kas jādara, lai mēs to darītu. Es neesmu pret strādāšanu darīšanu, bet es jums varu pateikt no savas pieredzes, ka tad, kad tā manta tiek atrast, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir nevis tāpēc, ka es kaut ko esmu darījis iepriekš, vai kaut ko panācis, vai to nopelnījis, vai izcīnījis, bet viņi vienkārši iekrīt klēpī. Un tiešām tas tā kā ir, kā šeit tas ir. Viņi tiek atrast. Un viņam ir, viņš dara divas lietas. Ievērojiet, ko viņš dara. Bet viņš paslēp to mantu tīrumā un tad pērk to tīrumu. Tā Tieši tā. Kāpēc viņš nenoslēp kaut kur savā mājā vai kaut kur, tā, kas viņam ir, ne, viņš kaut kādā svešā tīrumā, kā tā neracionāli. Kaut kur. Seifā. Nu jā, tas, kas viņam ir. Kāpēc jūs domājat, kāpēc tas tā ir? Kāpēc jūs domājat, ka tas nav viņa tīrums? Viņš ir pārdot un pērk paslēp to mantu un tad pērk tīrumu. Un kāpēc jūs domājat, tas tā ir, ka viņš neizrok to mantu ārā no tā tīruma un neaiziet uz seifu? Tā, ja tā ņem burtiski, tad neracionāli. Vienīgi, ka tu saka, ja tāds tīrums ir pasaule, viņš atrod to vērtību un tad ieliek pasaulē to vērtību. Ir jocīgi, ja? Kāpēc viņš atrod? Mēs tūlīt atgriezīsim pie tā jautājuma paslēpi. Bet kāpēc viņš
neizrok laukā naktī. Bet neredz arī, vai ne? Un lai neviens neredz, mēs pie tā tūlīt vēl atgriezīsimies. Bet tagad vispirms, kāpēc viņš neizrok laukā un neaiznes uz banku vai uz sēfu vai uz savu dzīvokli un čau, viss izdarīts. Rituāli viņš tā. Es vienmēr nedomāju, ka tas tiešām tā ir noticis. Es vienkārši piemeklēju kā līdzi, lai labāk saprast. Tā detaļā nav nekāds jēgas. Ko tad? Tā detaļā nav nekāds jēgas. Nebūs kāds, lai labāk saprast, kas ir debesu valstība. Ne jau, ka tu Bet ko tas mums liek par debesu valstību saprast? Ka viņš iet nopirkt to tīrumu un nevis tikai izrok to mantu. Kaut kāds ka vispārējais nav tik vērtīgs, ka tā var atteikties un pārdot. Ko? Vispārējais nav tik būtisks, ka tā mierīgi var, to pārējo var mierīgi pārdot, lai iegūtu tīrumu. Ne, bet kāpēc viņam jāpērk tīrums, lai viņš varētu dabūt šo mantu? Kāpēc viņš neizrok mantu? Ir kaut kāds noteikums vai kā? Pasaulē kopā ar viņu, kopā ar viņu. Savādāk viņam nekas Uz neizsaka. neapdzīvot savus vienam pašam, bet pasaules nekāda priekštatā. Nu, jūs jau tā... Mans domas ir apmēram tur, kur jūs domas ir. Ar tādu pliku mantu laikam nav. Jā. Tā plika manta nav. Jā, tu domāji pateic precīzāk. Tā plika manta nav. Debesu valstība bez pasaules. Debesu valstība nav kaut kas, ko mēs tā paņemsim un turēsim un teiksim, man viņš ir. Viņa ir tikai manta tīrumā. Viņa ir liela manta, bet viņa ir tīrumā. Viņi ir pasaulē. Viņi nav kaut kur, kaut kādā nostūrī, kur mēs esam prom no visa klosterī vai kaut kādā atsevišķā vērtīgā vietā. Bet ir jau tie klosteri ar uz zemes. Nu jā, bet tas nav, kas šeit ir tā tēlots. Tas ir tā kā Latvijas šakā vārdā. Dalīts prieks ir dubults prieks. Redz, dalīts prieks ir dubults prieks. Bet šeit vēl vairāk, ne tikai dalīts prieks, bet šeit vēl vairāk ir, ka tā manta nav bez tā tīruma. Tas tīrums tā kā tāds stabilitāte. Tā tīrums ir, ka tu teici iepriekš, tavs vārds bija konteksts. Un tas ir tas. Tas ir. Mēs šo mantu nevaram atrast kaut kādā mūsu vienatnē privātā pārdzīvojumā. Šī manta ir tur, kur mēs esam saistīti, nodarbināti, līdzdalīgi, noņēmušies ar visu to, kas šeit ir. Un es nezinu, kā jūs domājat par ticību, bet es zinu, ka ļoti bieži tāda pārliecība cilvēkiem, ka viņi varētu atrast šo mieru saliņu, kas ir tā ticības saliņa, un ka tā ir tā īstā Dieva dāvana, bet tā nav. Tā īstā Dieva dāvana ir tieši mūsu dzīve. Ir mūsu dzīve tā Dieva dāvana. Un tajā ir paslēpts kāds šo dārgumu. Nevis kaut kur citur. Nevis kaut kādā speciālā izvietojumā. Un arī ne tā, kā viņi var atsvešināt. Izcelt ārā, apskatīt tā kā tādu dārgumu, ko mēs ieliekam skapī un tad papulērējam un atkal izceļam ārā pa brīžam un apskatam. Nē. Šis dārgums ir tas, kas nāk ar, lietojot Dagnijas vārdu, kontekstu. Un tās konteksts ir mūsu dzīve, mūsu nodarbinātība, mūsu iesaistīšanās, mūsu līdzdalība, mūsu rūpes, viss mūsu grūtības, viss mūsu cīņa. Nav tā, ka mēs vienā brīdī teiksim, nu kaut man nebūtu manas dzīves rūpes un raizes, un es varētu tā mierīgi sēdēt jūras līcī un meditēt. Mums visiem tas tā ir, mēs tā gribam. Lai gan man šajā sakarā es jums stāstīšu, ko es vienreiz stāstīju, ka es biju, kad skatījos uz tevi, tas man atgādināja, es nezinu, kāpēc, bet šo apstākļu atvainoju, ka es atkārtojos, bet ka es biju Toronto, tad mēs tur veidojam kopīgas draudzes, tikām aicināti, lai mēs izveidojam veco ļaužu mītni. Un, lai mēs to darītu, mēs tur piesaucam speciālistus kanādiešu, lai viņi nāk ar mums konsultēties. Kas mums būtu jādara, lai mēs šādi nodibinātu.
Un es atceros, es tā priecīgi teicu tai konsultantei, kas ar mums sēdēja tur. Es teicu, ziniet, ko mēs jau esam tādi laimīgi cilvēki latvieši, mums tur ir uzdāvināts īpašums 30 km, patiesi drusku vairāk, 45 km no Toronto. Un mēs tur ir ļoti skaisti, tur būs vieta dārziem, tur būs mežiņš, tur varēs vecie ļaudis pastaigāties, un tur mēs uzcelsim šo. Un es atceros, viņa man teica, Cālīškungs, man ir ļoti žēl, ka jums ir šis īpašums, jo jūs nesaprotiet vecos ļaudis. Es saku, nu tad pastāstiet man par veciem ļaudīm. Viņš saka tā, vai jūs zināt, kur vecie ļaudis grib būt? Un mana baznīca Toronto ir uz visaktīvākās ielas stūra, uz Jarvis un Carlton, tas ir, tur ir hokeja arēna, vien kvartālu turpat klāt, un šis ir tāds viens no aktīvākiem krustojuma pilsētā. Viņš saka, viņi grib būt tieši šeit. Un es saku, kā tā? Viņš saka, jūs, Cālīškungs, esat nogurs. Jums ir pa daudz darba, un jūs tā sapņojat, ka jūs aizbrauksiet uz laukiem, un tur pastaigāsties par mežiem, un stādīsiet roras, un skatīsieties uz glītiem vakariem, prom no visa mierā. Viņš saka, vecie ļaudis negrib būt mežā pasūtīt. Viņi grib būt tur, kur viņi var skatīties, kā mašīnas skrien garām, kad cilvēks staigā un veikali ir tepat ap stūru un viss kūsā un muģ un kustās. Es nekad to neesmu aizmirsis. Tu jūs neuztaisiet to? Diemžēl tas īpašums jau bija, tur viens bija nopirts to vai uzdāvinājis laikam, jā, viens latvietis uzdāvināja to īpašumu, un tas tika uzcelts tur ārā prom no. Margaret pilnīgi pievienojas šitam. This is the way I noticed I'm getting older. I want to be right in the middle Middle of action. everything, yes. There you are, see. Es atceros, ka tajā 2005. gadā vai 2004. gadā, kad bija tā vakar intervija ar to Čakotev televīziju. Jā. Un tu tur saka tādu teikumu, ja es būtu palicis tā Kanādā dzīve, tad mierīgāk kā šitiem zvannieku visiem trādrīdiem un smagajiem maļķiem tajā laikā par kupenām brisi. Un tu tur saka tādu teikumu, ja es būtu palicis Kanādā, es jau būtu nomiris. Es domāju, ka es būtu nomiris, es būtu vienkārši jau izstieps kājas un aizslīdējis mākoņos jau sen. Nē, tas ir pareizi, pilnīgi viennozīmīgi. Es gribēju jautāt, tā runīja par Kristus dārzu. Par Kristus dārzu, jā, tieši tā. Kristus dārzu uzdāvināja Jāņa draudzes loceklis, es aizmirsu, kā viņš sauc, pāris tur. Bet pareizi viņš ir meža vidū. Viņš ir meža vidū tālu no visam, ne? Kā tad slavenie Anglijās tie pekšņi? Straumēni. Bet no Straumēni jau ir tādā skaistā. Un tad tie nebija skaistā vietā? Mežā. Skaists, mežs ir skaists. Straumēni ir jābrauc nezinu cik stundas, tur tikai 30 km. Straumēni no Londonas ir šeit. Nu jā, bet London, visi jau nedzīvo Londonā, visi jau Coventryā un tā. Mežā jūs arī neteiksat, ka jums tā patīk. Man ir mājas mežaļos, pēdējā mājas tev, kas aizsaka. Bet Banga, es tev teikšu, es man tāpat kā man tā jaunā konsultanta teica, Cālīškungs, jūs esat nogurs un jūs gribat būt mežā. Nē, nu starpīgi bija tā, ka es aizdotu uz laukiem, tad jūs starpīgi atšķirībā no tā, ka es Rīgā sevišķi tiešām uz dīvānu vai pie galda. Tur es to Rīgā, kā es biju. Es visu laiku kaut ko daru. Jā. Nu jā, bet nu, kāpēc tāpēc vēlreiz atgādināt, Jēzus ieliek savas līdzības tur, kur kūsā dzīvība, kur mums jācīnās ar visu to, ar ko mums jācīnās. Mums jau jādzīvo šo lietu, ko viņš mums māca, nevis kaut kur mākslīgā stratosfērā, kur viss ir miers un viegli, bet taisni tur, kur mums sāp, kur mums ir grūti, kur mums ir visādi kārdinājumi, kur mums ir visādas pretestības un cīņas, un kur mēs esam pārguruši, un kur mēs gribētu mieru un tā, bet tas nav. Debes valstība ir kā manta tīrumā.
Un tur tas, kas paslēp, ir viņa paslēpes. Ne kaut kur skapī, ne kaut kādā īpašā pilī, bet tieši tīrumā paslēpes, muļķīgā vietā. Un tāpēc šajā līdzībā tas ir tāds būtisks saturs. Nu, tas cilvēks ir priecīgs, viņš ir pārliecināts, viņu nav jāierunā. Viņš nekonsultējās ar baņķieriem vai ar kādu citu. Viņš pats zina, ka viņš ir atklājis īsto, ko viņš grib, un viņš tādēļ ir gatavs pārdot visu. Tas ir iziet šajā pilnīgā pārmaiņā no vecā uz jauno, iziet no visa tā, kas ir iepriekšējais, uz to, kas ir tagad jauns. Un jautājums ir, vai ir tāda manta vēlreiz, vai ir kaut kas paceļās pāri. Un tas ir tas, ko šī Jēzus mācība mums atkal un atkal atgādina, ka mums jāatrod šo vērtīgo saturu, šo centru, kas savelk visus mūsu spēkus, gan tums, gan gaismu, tādā vienotā, skaistā, iekšējā pārliecībā. Un kura dēļ tad mēs visi esam gatavi šās lielās pārmaiņas uzņemties. Un tas nav tik vienkārši. Mēs patiesībā negribam to mantu. Mēs gribam drīzāk vēl pastaigāties un redzēt, kāda vēl viss būs. Vai vēl kaut kas nav citur, vai vispār ir vērts to mantu un tā tālāk. Varbūt mums nav vajadzība. Mums viss šī aprēķina, bet šeit ir tas brīdis, kur cilvēks viņam iekrīt klēpī. Es jūtos savā dzīvē ļoti atkal un atkal aplaimots. Un es pieņemu, es ceru, ka jūs tāpat jūties. Ka es tā atskatos savu dzīvi, kur tas nav tāpēc, ka es kaut ko būtu izdarījis. Tas ir pilnīgi nepelnīt. Tā manta ir atrast. Viņa vienkārši atnāk. Es biju Arūbā. Man pēkšņi brauc cilvēki, kas izmainīja man dzīvi. Šī salā, kur es prom no viss, kur varētu būt, nekas nav, tur ir tikai turisti un nezinu kādas tur muļķības. Un tur pēkšņi ierodās un ar mani sasaistās un es esmu cits cilvēks. Atnākt uz Latviju. Vispār tas ir brīnums stāsts, kā es šeit nonācu. Zvannnieki. Pilnīgs neticams brīnums. Nevienā punktā man nekad nebūtu ienācis prātā, ja jūs man būtu prasījuši kaut vai tai vasarā, ka mēs jau bijām tā īpašumā Skujenē, vai mēs šeit kaut ko veidosim, kaut kādu bērniem kaut ko. Man vispār neienāk prātā, es teiktu, priekšām tas ir vajadzīgs, kā tas uz man attiecās, kā tas var būt. Un pēkšņi tā manta, 4 mēnešu vecs bērns iekrīt klēpī un izmaina visu. Un es pieņemu, ka mums visiem, es tā ceru, ka Dievs dod šāds brīžs un pavērsiens. Un kas ir ļoti interesanti šajā līdzībā, ir, es domāju, ka, vai jums neliekas, ka šeit arī tiek kaut kas tāds drusku neētiski darīts? Jums neliekas šajā līdzībā kaut kas ļoti neētisks? Neētisks. Ka viņš Tā paslēpšana? apslēp tajā Jā. procesā. Ka viņš viņu paslēp. Nu jā, lai neviens neredz. Lai neviens neredz. Lai neviens cits nedabū, un viņš aiziet un nopērk tīrumu. Viņš nesaka tam īpašniekam, paklausies vecīt, tavā tīrumā ir manta, un es tagad viņu nopirkšu. Viņš aiziet un vienkārši nopērk mantu un iegūst šo. Vai tas izklausās ētiski? Pēc īsti biznesmeni izklausās. Es zinu, ka te būs kaut kas, un tad būs vērtīgi. Viņam ir kāds nodoms, kāpēc viņš tā. Jā, Ko tālāk. viņam ir kāds nodoms. Caut lielveikalu. Bet te ir tā drusku tāda neētiska momenta, ne? Ka vajadzētu, ka manta ir tīrumā, un es eju tagad nopirkt un nesaka, tavā tīrumā ir manta.
Noslēpums. Es pat šeit viņš paslēp. Es pie tā vēl atgriezīšos. Viņš paslēp. Bet viņš nesaka. Kā jūs to saprotiet? Kā šī neētiskā rīcība ir saprotama? Viņš tā kā sargājās, neuzticās. Viņš tāds nedrošs. Jā, viņam būtu kāds labs draugs, kam var uzticēties, bet nav. Tā nav draugi, ja? Ko jūs domājat par šo neētisko? Viens pats viņš ņemās. Viņš pats ņemās, jā. Kamēr jūs domājat par to neētisku, tev ir kāds domas par? Kāpēc? Es vispār neuzturu kā konkrēti cilvēku. Ko? Es vienkārši... Kāpēc tad nevar būt? Bet tas rakstīts, tad uztver. Nu, labi, bet es neatceros. Tu domā, piedod, es nesaprotu. Tas ir simbols, ka tas nav cilvēks. Tas tā nav, tas ir... Tu neuztver to neētisko. Nē, kad vispār tas kā viens cilvēks, es vienkārši... kā gadījumu viņi neuztver, bet kā Kā vienkārši viņš stāstīja. kā pamācību. Kā veidu kaut kāds, kā izteiksmes līdzekļi. Bet kāpēc tur ir paslēpts, ka viņš paslēp? Kāpēc Viņam viņš ir paslēp? pieredze, kad ir jāslēp. Un kas ir tā pieredze, ka jāslēp? Nu, kad tad atņēmis, ja neslēps. Kāds paņem? Lai nepazaudē. Atnāks vidi. Margaret saka, it's personal. I read that God is personal. He likes just concerned with me. So. Jā, es domāju, Margaretai, zinām, taisnība, ka es domāju, ka ja mums ir kaut kas tiešām svarīgs, vismuļķīgākais, ko varam izdarīt, ir sākt pļāpāt par to. Jo tas, kā tu saki, tas to iznieko. Piemēram, mums ir varbūt kaut kāda tāda dziļa pārdzīvojuma. Varbūt pienāks laiks, ka mēs patiešām, mums vajag ar to dalīties un kādam stāstīt. Bet es zinu savā pieredzē, ka ja es kādam teiktu to, ko es pārdzīvoju uzreiz, es viņu kā tavu vārdu izniekoju. Viņš kļūst kliekams vai arī baro man augstprātību. Redz, man tas ir un tev tas nav. Un ar to viss tas tiek iznīcināts. Vai arī nonivelēs, teikšu, nu ko tu tur jau nekā? Jā, un kā cits atkal teiks, kas tad tas ir, muļķības runā, un kas tad tas ir tā. Tā kā šitā paslēpšana ir kaut kā garīgā dzīvē ļoti svarīga. Es nedomāju uz visiem laikiem, bet es domāju savā būtībā jā. Un tāpēc es skatos uz šo neētisko momentu, un es domāju, tas neētiskais moments šeit ir pavisam noteikti. Viņš nesaka tam īpašniekam, paklausies, tev ir liela manta savā tīrumā, ej un izrodas un tā. Vispirms, es pieņemu, tas nav iespējams, bet otrkārt, es domāju, ka dažreiz tieši mūsu iedomātā morāla mūs aiztur. Mēs kaut kā sevi milzīgi uzliekam uz kaut kādu, mēs kaut kā izvairamies no īstenības ar saviem morāliem apsvērumiem. Mums ir kaut kādi tādi ierastā morāla, kas ir mūsu kaut kāds cēlums. Un mans cēlums man liek to un to darīt vai no tā un tā izvairīties. Nu, piemēram, pavisam vienkārši vai tāpēc, ka es esmu mācītājs, man piemēram nebūtu jātīra dibeni bērniem. Ne, kādam citam tas jādara, tas nav mans darbs. Vai man nebūtu jānes kartufeļi uz vanniekiem vai kaut kā tā. Tas man uz manīm neatiecās. Tas ir jādara kādam citam. Jācēt malku vai jāiet tur
nezāles ravēt vai grāvis rakt vai kaut ko tādu. Zarnieku mājās sauso toleti tīrīt. Vai sauso toleti tīrīt, jā, tas bija īpašs uzdevums. Bet ja jūs uz to visu orientēsieties, tad būs apdalīti atkal, teiksim, tā kā mēs, ja, jūs nevarēsiet atnākt un darīt to, kas Nu, tas ir vienmēr, ja? Dagni, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Piemēram, ņemsim mācītāju amatu. Viena no problēmām baznīcā ir, ka mums ir tāds mācītāja amats. Es uzskatu, ka mācītājs nav amats. Es saprotu ļoti labi to praktisko. Es esmu ļoti laimīgs, ka ir tāds mācītāja amats un ka man ir šī privilēģija ar tām lietām domāt. Un es domāju, tas ir tā domāts, ka tāda iespēja tiek dot. Bet tas arī bīstam. Un es pat nezinu, vai tas ir labi. Es jau jums esmu stāstījis, kā es saprotu mācītāju amatu. Es saprotu mācītāju amatu tā, ka mēs visi esam mācītāji. Jūs esat mācītāji, es esmu mācītājs. Mēs visi esam priesteri. To Luters teica, to nesaka es. Mēs visi esam priesteri, nevis brāļi. Priesteri. Priesteri, viņš teica. Un Margareta. Arī sievietes. Luters gan neteica sievietes ir priesteri, bet viņš teica visi. Un es tā saprotu, ka jūs kā priesteri visi sanākat kopā un saka tā, man ir jābūt tur, un man jābūt tur, un mans uzdevums ir tur, bet Jurģa Cālīt, vai tu nebūtu mieru būt no mūsu vidus tas cilvēks, kas nākam svētdien sagatavosies, lai mums varētu atgādināt par mūsu priesterību. Nu, tad, kad tu vairs to negribi, jau neproti darīt, tad mēs tev sūtīsim kādu citu, bet vai tu nebūtu mieru to darīt? Un tad mēs izraugam mācītāju, lai viņš ir tas, kas vienkārši mums pāriem priesteriem saka, paklausīt, nu, kā mēs mūsu priesterībā esam dzīvojuši šo nedēļu. Un ko es vēl varētu no savas puses, ko es zinu, kas varētu palīdzēt mums. Bet patiesībā nedrīkst būt, un Romas katoļu baznīcā tas tā ir pilnīgi etablēts, ka mācītājs ne tikai ir īpašs amats, bet ir īpašs suga. Tas ir mācītājs vairs, priesteris vairs nav normāls cilvēks. Viņš jau ir ar vienu kāju kaut kur citur. Un tas ir pēc manām domām pilnīgi iznīcinoši. Es ļoti labi saprotu, un es atvainojos visiem mīļiem Romas katoļu brāļiem un māsām, bet manā skatījumā tas ir degradējoši. Tas stereotips, ļoti stereotips. Nē, tas nav stereotips, tā ir formāla mācība. Tā ir formāla mācība, ka ir priesterība, kurā mēs dalamies kā Jēzus pārstāvi, un tas mūs padara kaut kādu citādu par citu veidu cilvēku. Jūs tā kā priekšzīme rādat? Nevis priekšzīme tikai, bet mēs... Tas vārds ir ontoloģiski, tas ir metafiziski, izmainīt dabu. Pārējie cilvēki ir vienkārši cilvēki, bet mācītājs jau ir, konsekrēts mācītājs jau ir pavisam cits radījums. Tā kā, nu un šeit tā ierastā morāla ir tā, kur mēs tā sev uzstādam, ka, tas man nav, man tas ir pa daudz. Manam dzīves redzējumam tas ir pa daudz pazemojoši. Es vēl līdz šai dienai domāju par tiem cilvēkiem, kas es atceros sākuma gados, kur man stāstīja atkal un atkal cilvēki, kas teica, es jau varu aiziet uz to dievkalpojumu, visu es varu, bet ka man jāmetās ceļos, kas tā ir par kaut kāda verga pozīcija, kur es klanos kādam tur ceļos metos, tas ir pa daudz. Kas tu tāds esi?
stealing is part of Christianity. Viena no cilvēku būtiskām daļām ir, ka mēs vienalga, kam varam nomesties ceļos. Es nu pat dzirdēju par vienu vīrieti, kas prasīja, nu pat bija nometies ceļos tēvu priekšā, prasīja viņa meitas roku laulībās. Tā. Tur viņš var nomesties ceļos, bet arī foršā. Būtis ceļos. Vakar bija intervija Matīs, kā viņai bija tas vārds, kas bija tā Soros fonda. Kur no Eiropa, Vita Matīs. Man radās, es arī tagad tajā ekonomikas skolā viņiem bija augšā tas Soros fonda kantors. Viņi ir cilvēki, kas, piemēram, man liekas, lai viņi varētu to teikt, lai mestos ceļos. Viņai arī tas intervētājs vispār, es tā tikai to uztēru. Viņu uzdev arī tādu precīzi jautājumu, tādu, bet ne jau tādu, kā jau tā vakar intervija, tādā noskaņā, mierīgā. Viņš uzdev viņai jautājumu, vai jūs, es neatceros precīzi tā teikt, bet doma bija, jūs uzskatāt, ka vispārējie cilvēki ir mēs. Jā. Tā viņš neteica, bet tā doma bija tāda. Bet labi, bet viņš to jautājumu uzdod, tāpēc es domāju, viņš arī ir. Tāda augstprātība drusku. Tu nezini, ko par to Vita Matīs, ne? Es taču zinu, viņa ir, manā uzsverē viņa sniegā. Es pat nezinu, vai es viņu neiesveitīju. Viņa apveidīcā dara tā, ka viņa neskatās, ko citi cilvēki, ja? Viņa atsājās un sauļojās, piemēram. Kur? Labi. Kas tad viņa ir tāda? Labi. Iesim. Nav vērts pat tukšām lietām iekast. Evelīna dziedāja gospēļu korī, un viņa iegāja pie šitās, tur, kur ir Rajecka un vēl kaut kāda bija. Jā. Un viņš teica, lūdzu, izejiet ārā, jūs neiedaraties šajā, mēs te esam solistas. Jūs neiedaraties te tajā. Tā ir Latvija. Eva teica, gospēļu koris background viņām dzied šitām Es kaut kad jaunībā biju kopā ar Romu, man arī likās ļoti draudzīgi. Es jau aizmirstu to uzvārdu. Labi. Ko es te ieminējos, ka izaicināju šo lielo, izprovocēju šo reakciju. Labi. Ko? Cilvēkiem bija visā. Es jau Pa Vitu, jā. Nē, pa mešanās ceļos. Pa mešanās ceļos, jā. Nu jā, un es domāju, ka tur ir tā morāla šī, ka mūs dažreiz, mūs iedomātā ētika, mūs iedomātie morālie, nu kaut kāda tāda šķīstība, tīrība, status mūs attur arī no tās īstās mantas. Šeit viņam nav nekas. Ja tā ir vērtīga manta, tad viss pagātni viņš ir mieru revidēt. Viss vērtības ar mieru pārvērtēt, lai tikai pie tās mantas. Un es domāju, ka atrast Dievu patiesību ir tieši tāda. Tas tev nāk kā šoks, kas, ja mēs esam laimīgi, mēs to tā piedzīvojam, ka viss uzreiz ir jāmaina. Es starp citu domāju, ka mēs varam šad un tad atrast to mantu, lai gan varbūt šī līdzība domā, ka mums ir tāds viens liels pavērsiens, ka mēs varam tajā ieiet. Labi, iesim uz to otru līdzību un ātri to. Jūs jau esat dzirdējuši no manis, bet es jums vēlreiz atgādināšu, cilvēki domā, ka viņi ir viena un tā pat līdzība. 45. pantā. Vēl debes valstība līdzinās tirgotājiem, kas meklē dārgas pērles. Un mēs domājam, ka šeit atkal ir kaut kas dārgs, kas tiek meklēts. Bet ievērojiet, lūdzu. Debes valstība līdzinās tirgotājam. Tirgotājam, nevis dārgai pērlei. Tirgotājam. Tātad tā debes valstība ir tirgotājs. Tajā pirmā līdzībā debes valstība ir šī vērtība. Tā otrā līdzībā nevis pērle ir centrā, bet tirgotājs ir centrā. Un tirgotājs meklē, nevis atrod, bet meklē dārgas pērles. Un viņš atrod viens sevišķi dārgu un noiet un pārdeva viss, kas tam bija un nopirkt to.
Un mēs tā, jo tās beigas ir ļoti līdzīgas tam otram, mēs tā domājam, ka viņas abas vienādas, ka te ir vienā gadījumā kaut kāda dārga manta, otrā gadījumā pēli, un tā. Nē. Šīs ir pilnīgi no citām pozīcijām. Šī otrā līdzība nav par mums, kā meklētājiem. Pirmajā tā ir par mums, kā atradējiem, bet šī otrā ir kāds cits, kas meklē. Un kas ir tā dārgā pērle? Katrs var būt cilvēks. Katrs cilvēks. Mēs esam tā dārgā pērle. Tirgotājs meklē mūs. Tas jau mūs nepārsteigs. Viens no sapņiem, kas ir cilvēkiem, ir, ka viņi redz tieši vērtības dārgakmeņus. Varbūt jums ir bijis tāds sapnis, kur ir dārgakmeņi. Dārgakmeņi vienmēr ir cilvēki paši, viņas dvēseles, viņu vērtību. Es neko tādu milzīgi neparasti neatklāšu, kad es atceros, ka es biju iemīlējies, kad tad es burtiski teicu, tu esi pērle. Tu esi pērle. Un tas iznāk tā pats no sevis. Es neko nedomāju, es nezināju, ko teikt, jo te ir kaut kas tik brīnišķīgs atrast. Tas ir pa daudz, es neesmu cienīgs šo dārgumu vispār saņemt. Un tāpēc šeit ir radītājs, kas pats meklē mūs. Un ja jūs domājat, ka tas ir kaut kā atžgāni vai tas tā var būt, atcerēsimies to dīvaino līdzību, kur zgans pazaudē vienu avi, un viņš iet meklēt to vienu, atstājot 99. Neviens gans tā neuzvestos. Tā ir stulbība. Tas ir bezprāts, neprāts. Un šeit mēs redzam tieši, ko Jēzus grib uzsvērt, ka Dievs ir tik ļoti ieinteresēts, lai atrastu mūsos šo dārgo pērli, ka mēs būtu tā dārgā pērli. Un ka tas ir cilvēkā mūsos šis radošais, lielais, gaišais es, tas centrs, kas dod drosmu un spēku un ļauj mums augt. Un šajā ziņā viss šī 13. nodaļa, jūs jau to tā nevarat, jo mums šī bībelē nav, man parasti nepatīk virsraksts, bet vienā ziņā viņi ir ļoti ērti, jo tad uzreiz es varētu jums parādīt. Bet, piemēram, ja jūs paskaties šajā 13. nodaļā 3. pantu, 3. pantā, 13.3. Sējējs izgāja sēt. Paskaties 24. pantā. Debes valstība līdzīgi cilvēkam, kas labus sēklu sēja. 31. pantā. Debes valstība līdzinās senepju graudiņam. Un 51. pantā, 52. pantā, katrs, kas ir mācīts debes valstībā, ir, kas dod jaunu un vecu. Un tātad šī nodaļā ir viss par augšanu, radošo spēku mūsos, ka mēs varam augt, būt kā šī sēkla, kas ir iesēta, kā labība, kas aug, kā tas cilvēks, kurā ir kaut kas vecs, bet kurā var arī atrast kaut ko jaunu, kas vēl nav bijis, 52. pantā. Kas ir mācīts debes valstībā, ir līdzīgs namkungam, kas izdod no savu krājumu jauns un vecas lietas. Mūsos ir vecas lietas, bet mūsos mēs varam atrast arī kaut ko pilnīgi jaunu, kas vēl nav bijis. Un, vai mēs esam tā dārgā pērle, un vai mēs esam atraduši to mantu, kas mūsu dzīvi padara jēdzīgu un radošu un laimīgu. Ja paskaties 51. pantā, viņš saka saviem mācekļiem, jūs esat sapratuši? Viņš saka, esam gan.
Jēzus saka, labi, vecs un jauns lietas, bet paskaties, kas notiek tālāk. 53. pantā, tagad es lasīšu uz priekšu. Un notika, ka Jēzus šīs līdzības bija beidzis, viņš aizgāja no turienes, nonāca savā tēva pilsētā. Viņš tos mācīja viņu sinagogā, tā kā tie brīnījās un sacīja, no kurien šim tāda gudrība un tāds spēks? Vai viņš nav amatnieka dēls? Vai viņa māte nav Marija, un viņa brāļi Jēkabs, un Jozefs, un Sīmans, un Jūda? Un vai nav visas viņa māsas pie mums? No kurienes tad šim tas viss? Un viņi ņēma apgrēsīt, tas ir viņi ļaunojās, ka viņš te uzstājās sinagogā. Bet Jēzus tiem sacīja, pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savu tēvu zemē un savās mājās, un viņš nevarēja darīt tur nevienu brīnumu. Man izklausās, ka viņš ir ienācis kaut kur kādā Latvijas sētā vai mazpilsētiņā. Bet viņa neticības dēļ, vai? Ko? Nedarīja brīnums viņa neticības dēļ. Viņa neticības dēļ, jā. Un es domāju, ka šis ir tāds interesants nobeigums šai nodaļai par līdzībām, kur mēs tā priecīgi runājam par debesu valstību, un par mantu, un par pērlu, un par augšanu, un par sinēm graudiņu, un par visu to. Bet beigās, šīs nodaļa beidzās ar to mācekļiem, jo jūs sapratuši, jā, mēs esam sapratuši, bet īstenība ir tā kā limbaļš, kur cilvēks saka, vai Valmiera, kur, kas tad viņš ir tāds? Ko tad viņš mums te kvelž? Viņš nav Jāzep dēls, viņš nav Marijas dēls. Mēs te pats ir viņa brāļi un māsas, paskatās tie kādi skrandaini te skraida apkārt. Kas tad viņš tāds ir? Un redzēt, bēdījās, viņš nedarīja brīnumu viņa neticības dēļ. Un tāpēc mēs varam arī ļoti skaisti lielas lietas nonivelēt ar savu tādu pliekanu garu, kas netic, ka ir manta, kas nevar sev iedomāties kā pērli, un galvenais, ka nevar iedomāties, ka kāds mūs meklē no aiz laika telpām un vietām. Tas ir, ko es jums gribēju šovakar par šīm līdzībām. Un varbūt kādam ir vēl kaut kādi papildus komentāri vai jautājumi vai ieskati. Interesanti, ne tie Yes, I would like not comment, but a question here. But I understand what you say here is what is verse which? Sister, all his mother and brothers and sisters. Yes. I don't think that would be in the Catholic Bible, would it? No, it's in the Catholic Bible and it's in the Orthodox Bible. Brothers. But they have, no, it's in the Bible as brothers. But there is a dogmatic, it's not a dogmatic, it's a doctrinal position that any Roman Catholic and any Orthodox priest is forbidden to teach that he had any brothers or sisters. And those bija televīzijas programma, es jums stāstījis, kas uzrādīja ne tikai, protams, ka Jēzum bija brāļi un māsas, par to nav nekāds šaubums, viņi uzskaitīti, ka pat vārdi ir uzskaitīti šeit. Un mēs jau zinām, ka Jēzus brālis bija ievērojams Jeruzālemes baznīcas pirmais galva, Jēkabs, Jēzus brālis. Un viņš tikai tiek kā Jēzus brālis nozīmēts. Un nav nekādu jautājumu. Bet ir doktrināli aizliegums Romas katoļu un pareizticīgiem priesteriem mācīt, ka viņam bija brāļi vai māsas. Viņam jāmāc, ka viņi bija pusbrāļi vai vecāku brāļu un māsu bērni. Un bija televīzijas programma, jūs varbūt esat redzējuši, kur ir patiesībā Jēzus cilts rakstu turpinājums līdz 4. gadsimtam pie Galilejas krastiem, kur pat pēdējā vieta, kur vēl ir iezīmēta, kur viņi piederīgie dzīvojuši. Un tad šis reportieris gāja pie pareizticīgo un Romas katoļu priesteriem un prasīja, bet paglaud, Bībelē teikts tā un tā, un mēs jau zinām šeit arī Galilejā ir viņu
mājas un piederīgie un ciltsraks, viss te ir uz daudzes. Un daži no tiem, kas tika infētēts kategorijas, nē, tas ir tā aplamība, tas tā nav. Un citi teica, nu tas tā varētu būt, bet man ir jāmāc, ka tas tā nav. Tā kā vismaz es viņu godīgumu atzinu, ka to es respektēju, ka cilvēki saka, nu man baznīca saka, man nav atļauts tā teikt, un es tā arī neteikšu, bet varētu būt, ka vēsturiski tas tā ir. Protams, ka Jēzum bija brāļi un māsas, kāpēc lai nebūtu. Tas iemesls, kāpēc tas tiek noliegts, ir, lai Marija būtu mūžīgā jaunava. Lai viņai nebūtu, lai viņas jaunavība līdz ar to tikt nosargāta. Un tāpēc mēs viņu varam pielūgt kā jaunava Marija un mūžīgā jaunava, un šis jaunavības tēls ir svarīgs. Ko? Kā simbols, vai ne? Kā simbols, jā. Un tāpēc tas tiek noliegts. Jā. So, that's it. That's the long and the short of it. Jā. Tad ir vēl kādi pēdējie vārdi. Ja nav, tad piecelsimies un... Mēs vienosimies lūkšanā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas augstāks kā cilvēka prāts un saprašana, lai svētī mūsu sirdis, mūsu domas, Jēzu Kristu. Āmen. Paldies, ka jūs bijāt, un paldies par visām labām lietām.